sākšu ar SEB grupas galveno ekonomistu Robertu Berkvistu. Tad man ir liels gods mūsu pulciņā redzēt arī Alanu Pariku, kas ir SEB bankas Baltijā lielo uzņēmumu apkalpošanas biznesa vadītājs. Un, protams, Aināru Ozolu, SEB bankas prezidentu, kurš šodien arī papildinās abu kungu minēto saturu, vairāk varbūt no Latvijas perspektīvas. Es došu vārdu Robertam. Roberts 10-15 minūtēs ieskicēs galvenos tādus makroekonomikas, pasaules makroekonomikas galvenos rādītājus un tendences, lai pēc tam mēs varētu jau ķerties klāt finanšu direktoru pētījumam, jo finanšu direktoru pētījums lielā mērā balstās tieši uz šo makroekonomikas vērtējumu. Tā kā, ja ir jautājumi, droši var konferences laikā, ja ne, tad pēc tam. Paldies liels! Okay, thank you very much. Labdien, liels paldies, un es gribētu tā kopsavilkumā pateikt, kas ir tas galvenais šodien. Un, ja mēs runājam par šo tēmu, tad vispirms mums ir jāpaskatās uz to globāli, tad mazliet vietēji, un tad kā mēs katrs skatāmies atsevišķu situāciju 3 Baltijas valstīs. Runājot par globālo vidi, mēs redzam zināms uzlabojums. Tāpat laikā mēs redzam, ka mums priekšā ir daudz problēmas un izaicinājumi. Mums ir bijusi diezgan ilgu laiku tomēr ekonomiskā recesija. Sākās tā 2007. gadā. Un parasti, kad ir šādas ekonomiskas lejupslīdes, tās parasti velkās kaut kādus 8-7 gadus, un tā ir normāla situācija. Šodien mēs redzam, ka ekonomika atvesaļojās, un mēs ceram, ka, teiksim, mēs redzēsim stabilizāciju. Pirmsim Ķīnas ekonomikā, kas ir ļoti svarīga, bet ja mēs skatāmies uz Eiropu, tad tomēr mēs par eirozonu vēl esam nedaudz noraizējušies. Un pirms es sākšu runāt par makroekonomisko situāciju, es gribēju teikt to, kad es šodien runāju ar kolēģiem, tad es sapratu to, ka ir parādījusies cerība, ka uzņēmēji taisās palielināt kapitāla tēriņus, investēt uzņēmumos, bet tomēr, ja mēs runājam ar šiem lielajiem uzņēmumiem, tad viņiem vēl aizvien ir ļoti daudz neizlietotu resursu gan Āzijā, gan Eiropā, gan Savienotajās valstīs, un tas, protams, nozīmē to, ka ražošanas jaudā nekādi ieguldījumi netiks veikti, un tas ekonomiskai izaugsmē nekādi nav labi. Tāpat es varu teikt, ka uzņēmumi un uzņēmēji šodien bažās par to, ka nav tik viegli pacelt cenas, jo ir šie neizlietotie resursi. Tāpat viņi saka, ka viņi nav droši par to, kādai ir jābūt normālai izaugsmei. Jo pirms krīzes situācija bija tāda, ka mēs skatījāmies uz IKP pieaugumu 2007. 2008. gadā, un šis IKP pieaugums mums parādīja visspēcīgāko ekonomisko izaugsmi daudz gadu laikā. Bet tāpat laikā mums uzkrājās parādi, un mēs varētu teikt, ka mēs esam aizņēmušies ekonomisko izaugsmu no nākotnes, un ja tagad uzņēmumi raugās uz nākotni, viņi baidās par to risku, ka mums nebūs pietiekami patēriņa, ka mums nebūs pietiekami ieguldījumi, kas varētu veicināt ekonomisko izaugsmi. Tas ir viens no šiem faktoriem, par ko uzņēmēji globāli nav pārliecināti. Ja mēs skatāmies uz inflācijas situāciju, tad jāpaskatās uz valsts un pasaules ekonomiku. Pasaules ekonomika, protams, ir ļoti atkarīga no centrālām bankām. Un centrālās bankas drukā naudu, un patiesībā mēs neesam redzējuši nekad tik spēcīga naudas drukāšana, bet es gribētu teikt, ka, lai atbalstītu ekonomisko izaugsmu, bankas šo naudu turpinās arī drukāt un laist tirgū. Un varētu baidīties, ka beigās tas novedīs pie inflācijas, bet, ja mēs skatāmies uz inflācijas prognozēm, tad pašlaik mēs vērojam lejupslīdi.
Un tas nozīmē, ka centrālajām bankām tā nav problēma. Tātad šo procentu likmi turēt diezgan zemā līmenī. Tas ir gan Skandināvijas valstīm, gan Ziemeļvalstīm, gan Baltijas valstīm. Un es domāju, ka ekonomiskai izaugsmei ir tas labi, ka šī inflācija paliks vēl samērā zemā līmenī. Ja mēs skatāmies uz eirozonu, es redzu daudz problēmu, jo mums ir ļoti daudz parādu. Mēs varam skatīties uz valsts sektoru, uz privāto sektoru. Un, ja es saku privātais sektors, tad es runāju ne tikai par mājsaimniecībām, bet arī par privātiem uzņēmumiem. Un pašlaik mums ir rekorda zemi līmeņi attiecībā uz parādiem. Bet mēs redzam uzlabojumus attiecībā uz eksportu, attiecībā uz bezdarba līmeņa krišanos, bet tāpat laikā, ja mēs skatāmies uz līmeņiem, tāpat laikā bezdarba līmenis vēl joprojām ļoti augstā līmenī. Un līdz ar to mēs varam spriest par to, ka būs nepieciešams ļoti ilgs laiks, lai mēs atgrieztos atpakaļ normālā situācijā. Es domāju, ka tas noteikti ir jāpatur prātā. Savukārt, atkal attiecībā uz eirozonu, es domāju, lai mēs tajā panāktu stabilitāti, mums ir vairāk jātuvojās politiskai vienotībai, tātad eirozonas savienotajām valstīm. Mums ir viena valūta, viena procentu likme, un tas ir ļoti labi, bet tāpat laikā ir vēl vajadzīgi tādi 4 bloki, lai šo stabilitāti izveidotu. Ir vajadzīga banku savienība, to jau mēs veidojam. Mums ir nepieciešama fiskālā savienība. Tā tad ir jābūt tikai vienai fiskālai politikai eirozonā. Nākamais bloks būtu. Ir jābūt ekonomiskās politikas savienībai, tātad vienāda līmeņa nodokļu sistēma un tā tālāk. Un tad pēdējais tas bloks būtu demokrātiskā savienība. Viens parlaments, viena valdība. Lai panāktu ilgtermiņa stabilitāte eirozonai, ir jāturpina censties panākt šo politisko savienību. Un es gribētu teikt, ka mēs tai tuvojamies. Un es redzu, ka jūs, kā politiķi, veicinat šos integrācijas procesu, un tās attiecās arī uz šo ilgtermiņa stabilitāti eirozonai. Nu, vēl nedaudz pārdomas par Baltijas valstīm. Es redzu, ka mums tiešām ir bijusi ļoti iespaidīga ekonomiskā atvesaļošanās visās 3 Baltijas valstīs pēdējo gadu laikā. Tāpat, ja mēs skatāmies uz ekonomisko politiku, tā ir ļoti, ļoti iespaidīgi fiskālie pasākumi, ko pēdējā gada laikā valstis ir veikušas. Un citās valstīs Eiropā mēs to nevaram novērot. Tāpat ir jārunā par mūsu problēmu, kas ir gan Baltijas valstīm, gan Ziemeļvalstīm, ka mēs esam ļoti paklautas ārējai videi. Tātad globālā atveseļošanās, bāžas, neskaidrība, tas viss negatīvi ietekmē Baltijas reģionu, Ziemeļvalstu reģionu. Un tas nozīmē, ka mēs ļoti esam atkarīgi no pašmāju pieprasījuma. Mēs ceram un gaidam, ka mums būs spēcīgāka kapitāla tērēšana, privātājais patēriņš, ekonomiskā izaugsme, jo mēs uzskatām, ka pieprasījums no ārējās sektora tik spēcīgs nebūs. Mums, protams, vēl ir daudz vietas un laika paplašināt fiskālo politiku visās 3 Baltijas valstīs un arī pārējās Ziemeļvalstīs.
Un es gribētu teikt, ka pašlaik ir īstais laiks tērēt naudu, jo tas atbalstīs ekonomiku, veicinās tās izaugsmi īstermiņā, bet arī nodrošinās atbalstu ilgtermiņā, ne īstermiņā, jo tādējādi jūs varat kļūt spēcīgāki. Protams, atkarībā no tendencēm, no notikumiem Ukrainā, Krievijā, no šīs krīzes, tad vairāk vajadzētu runāt ar un ieklausīties dažādos politiskos ekspertos. Bet mans secinājums ir tāds, ka politikas eksperti par šo krīzes scenāriju ir izteikuši tik maldīgus pieņēmumus un prognozes, ka man jāsaka, ka mēs pasaules ekonomikai esam snieguši ar šo vēl lielāku politisko un ekonomisko neskaidrību. Attiecībā uz Krieviju vidējā ilgtermiņā mēs esam redzējuši ekonomisko vājumu, un es domāju, tas noteikti turpināsies. Un Krievija nav tālredzīga, teiksim tā, un varbūt īstermiņā tas ir labi Krievijas ekonomikai, ka viņi pašlaik tērē naudu, ko viņi saņem no pārējiem sektoriem, bet Krievijai ir svarīgi veidot stabilu ekonomisko spēku ilgtermiņā, un es neredzu, ka tas notiktu. Ekonomiskās problēmas Krievijā ir un tā tad būs, un tas nozīmē, ka Baltijas valstīm tas radīs problēmu. Un ne tikai, arī visai valstī, visai pasaules ekonomikai. Nu tad īsumā, ja mēs skatāmies uz globālo ekonomiku, es redzu, ka mēs virzamies pareizajā virzienā. Mēs saņemam atbalstu, bet vēl joprojām mums ir problēmas Eirozonā, mums ir daudz nelīdzsvarotu situāciju. Un ir jābūt izmaiņām, kā es teicu, mums ir jāveido šīs savienības, mums ir arī jādomā par riska prēmijām, jo sākotnēji, ja uzņēmēji nav pārliecināti par nākotni, ja viņi plāno, piemēram, atlikt kaut kādus lēmumus par ieguldījumiem, par cilvēku pieņemšanu darbā, tagad vēl ir šī Ukrainas-Krievijas krīze, tas dos uzņēmējiem un uzņēmumiem papildus motivāciju atlikt savus lēmumus.